Mīlestības nekad nevar būt par daudz. Un ar mīlestību gatavots ēdiens, protams, garšo ļoti īpaši. Un šodien ar šefpavāru Lauri Aleksejevu mēs gatavosim... Cepsim biskvītu. Biskvīts būs ar mandeļmiltiem, un tam būs nepieciešams 4 olas. Jā, 4 olas. Es pievienošu klāt 6 karotes brūno cukuru. Cik sarežģīts kopsumā ir šis ēdiens? Nu tā, ka katram pa spēkam. Ja ir miksers un ar ko, tad katram. Aizvērtnām Drusku pilīta laimes sulas. Varat izmantot arī citronu sulu. Nākamais ir sviests. Sviests istabas temperatūrā. Ir cepamais pulveris un ir vaniļas cukurs. Mandeļu milti arī mums būs 4 ēdam karotes. Tātad 1, ar kaudzi ja, riktīgi. 2, 3 un 4. Ja? Pusīte no šī. Cepamais pulveris. Jā, pusīte no šī. Pārvietojam šo šeit. Un tad šādi. Liekam šeit iekšā. Redz, ko es daru paralēli. Ir ogu miks, Jā. ja tas mums ies pēc tam pa virsu. Atkal pievienošu nedaudz cukuru. Šeit mums pietiks ar 3 ēdam karotēm. Lieku varīties. Vārīties, jā. Tātad mums ir sagatavots cepeškrāsns uz 180 grādiem. Pa to laiku mums vēl ir jāizdara pāris lietas. Liekam, un krāsns strādā mūsu vietā pareizi. Gatavosim kremiņu pa virsu. Ja? Filadelfijas siers. Tev viņu vajag pārlikt šeit. Cik daudz kondensēto pienu liekam klāt? Tā, lai garšīgi ir. Laimes Mīļākā nodarba. Laimes sula. Spied. Cik daudz? Spied visu. Sviestu vajag izkausēt, jo šī masa ir augsta, un sviests būs silts. Mēs viņu putosim, un pateicoties augstumam un siltumam, viņš savilksies. Tātad viens saldējums būs tev, un viens man. Nu, re, kā viņš. Mazliet jāpadzesē, Jā. Un tad varēs servēt kopā ar krēmu un ogām. Jā. Tātad var ēst arī tā un dzert klāt tēju, bet var arī tā kā drusku savādāk. Varam šādi. Un mums vēl ir krēms. Kremiņš. Ko mēs darām ar krēmu? Ar kremu darām sekojoši. Mēs saliekam kremu, un tagad mēs viņu tā kā pataisnojam šādi. Šī ir konditorijas maisiņa imitācija. Nu, kad viņa nav, un ne visiem viņš ir. Nu, īsts Valentīna dienas pārsteigums. Gardums Valentīna dienā ir gatavs. Ko novēlēsim skatītājiem? Lai mīlestība ienāk jūsu sirdīs un virtuvēs. Priecējiet viens otru, pārsteidzat viens otru ar labām lietām un garšīgiem ēdieniem. Un meklējiet izdevīgākos piedāvājumus Maxima veikalos un iedvesmu meklējiet Maxima mājaslapā.